Un, kas, protams, ir bijis tāds super karstais notikums augustā, tas ir viss ap Indexo un Delfin Group. Indexo ar savu akciju piedāvājumu. Laikam pirms tam vēl Indexo arī ar šo savu vairo darījumu, kur tiek nopirkts vairo pensiju pārvaldnieks, tiek apvienoti spēki. Un šī darījuma un visu notikumu kontekstā arī nākamdaļ ierakstīsim podkāstu ar Indexo bankas vadītāju Valdi Siksni. Ko tas nozīmē privātiem investoriem, tas vēl būs droši vien jāvērtē. Bet visticamāk, jau šie visi manā skatījumā, visticamāk šie pavērsieni nozīmē to, ka Indexo kā uzņēmumam kā tādam, visticamāk, ja ne viss, tad ļoti daudz, kas vienkārši izdosies. Un kā uzņēmumam būs labi, jautājums, kur tiem akcionāriem, vai tev ir peļņas iespējas, vai nav, kurā brīdī kaut kur ko mainīt ar šie lielā spēcīgā akcionāra ienākšanu. Un ar šo darījuma rezultātā visticamāk būs daudz vairāk resursi bankai darboties, varbūt arī sanāk bankai kaut kāds lielāks uzrāviens. Es domāju, manā skatījumā tas pozitīvo ir vairāk nekā negatīvi.